Labdiena, labdiena. Nu ko, šodien mums ir iepazīšanās video par 7 enerģētiskiem centriem, jau septiņām čakrām un to saistībā ar taro lielajiem arkāniem. Bet pirms es sāku, es gribu iepazīstināt ar sevi. Es esmu Žaneta Krūmiņa, psihologs, coach. Esmu ieguvusi NLP meistara grādu, tātad neirolingvistiskā programmēšanas meistars esmu. Kā arī esmu certificēts tarologs, Latvijas Tarologu asociācijas biedrs, certifikācijas komisijas pārstāvs, un savu ikdienu es pavadu individuālās konsultācijās, grupu konsultācijās un, protams, vadot dažādas apmācības, meistarklases, seminārus un arī transformācijas spēles. Un šis kurs ir izveidots iesācējiem tieši tādā veidā, ka taro kārtis dod iespēju ne tikai izlikt kaut kādus prognostiskus momentus, ja, bet taro kārtis arī dod iespējas ļoti daudz identificēt problēmas, identificēt kaut kādus notikumus, identificēt veselības stāvokli, identificēt vai diagnosticēt, ja, kāda ir tad mūsu iekšējā enerģētika un ķermeņa enerģētika. Līdz ar to arī ir forši un ļoti labi, ka cilvēks pārzina šos enerģētiskos centrus, saprot, ko katrs centrs dara, kā viņš reaģē, kā viņš strādā, ko cilvēkam dod šis enerģētiskais centrs, jeb čakra, un kādā veidā to var saistīt tātad ar taro kārtīm. Uz ekrāna jūs redzat tātad klasisko Maslow piramīdu, ja, ko noteikti esat kādreiz apguvuši, mācījušies vai vismaz redzējuši. Tātad šeit mums ir vajadzību piramīda, vajadzību apmierināšana, ja? Un ir ļoti svarīgi to, ka katra nākošā pakāpe, ja, tiek sasniegta tad, kad iepriekšējā pakāpe, tātad iepriekšējās vajadzības ir apmierināts pilnībā. Tieši tas pats ir ar enerģētiskiem centriem, jeb čakrām. Tātad, ja pamata čakra, ja, ja bāzes čakras nav izstrādātas, nav harmonizētas, tad ir ļoti grūti attīstīties, iet uz augšu, saprast kaut ko, saprast sevi, saprast lietu notikumus. Un šajā kursā noteikti ir iespēja cilvēkam ieskatīties sevī caur dažādām tehnikām, caur dažādām mini-meditācijām, ja, caur to, ko es stāstu, to informāciju, ko es piedāvāju. Jā, es noteikti nepretendēju ne uz kāda veida jogām vai ļoti padziļinātām garīgām informācijām. Šajā kursā ir ļoti, ļoti vienkāršām tehnikām, ļoti vienkāršiem vārdiem izskaidrots, kas tad ir čakras un kā viņas sajiet kopā ar taro kāršu lielajiem arkāniem. Un mēs apgūstam šajā kursā, tātad sākam mēs ar bāzes čakrām, kas ir 1., 2., 3. Ja jūs redzat, tātad 1. es esmu, 2. es jūtu, 3. es daru, 4. čakra es mīlu, lūk šis te tilts, un pēc tam jau uz kursa beigām mēs apgūstam augstākās, jeb garīgās enerģētiskos centrus, čakras, tātad es runāju, es redzu un es saprotu. Šī schēma, kā jau es teicu, ir ļoti līdzvērtīga Maslow piramīdai, kur pašā apakšā, ja fundamentālā, ir pamatvajadzības, jā, kas ir bats, slāpes, vairošanās instinkti, un ja tie netiek apmierināti, tad attiecīgi tālāk izaugsme uz augšu ir gandrīz neiespējama. Ja? Tālāk mums ir vajadzība pēc drošības, vajadzība pēc piederības un mīlestības, ja vajadzība pēc goda un cieņas un tā tālāk. Tātad ejot jau uz piramīdas virsotni, mēs redzam, tur ir vajadzība pēc zināšanām, vajadzība pēc estētikas un pašaktualizācijas vajadzības. Ja? Ļoti līdzvērtīgi ir ar mūsu čakrām. Un mēs
katru nodarbību izejam cauri tātad skatījumam, kas ir šī konkrētā čakra, ko viņa dara mūsu organismā, kā mēs enerģiju varam tur pavairot, noteikti kas bloķē šo te mūsu enerģētisko centru, ja, un kā to mēs varam saprast caur taro lieliem arkāniem. Nu, ja mēs paskatīsimies tādu definīciju, jā, kas tad vispār ir šie 7 enerģētiskie centri, jeb šīs te čakras, ja, fizioloģiski mēs to varam saukt par nervu un hormonu pīnumu, tādiem krustošanās punktiem mūsu organismā. Ja. Alternatīvā medicīnā, protams, austrumu filozofijās, ja, tie ir meridiānu krustpunkti. Tātad pa mūsu vertikālo mugurkaula asi, cits virs cita, ir šīs te septiņu enerģētisko centru projekcijas no mūsu ēteriskā ķermeņa, par ko es arī stāstu pirmajā nodarbībā, kas ir mūsu ēteriskie ķermeņi, ja vispār cik mums ir ķermeņi, ja, tātad 7 ķermeņi. Un šīs te projekcijas ir izvietotas mums mugurkaula asī, tās dod mums enerģiju, ļauj mums dzīvot, priecāties, panākt vēlamo, protams, sazināties ar līdzcilvēkiem, kontaktēties, ja, veidot attiecības, attiecības ar sevi, ar citiem, protams, ar augstāko, lai kā mēs viņu sauktu par dievu, par absolūtu, par augstāko, par visumu. Ja, un, protams, izpaust sevi jaunradē. Čakra no sanskrita nozīmē aplis, ritenis vai disks. Un, ja esat redzējuši, noteikti esat redzējuši šos te attēlus, ja, kādā veidā čakra tiek attēlota kā tāds enerģētiskā piltuvīte, virpulītis, ja, kas, lūk, veidojās šajos te krustpunktos. Un čakras grafiskais attēls ir, protams, ja grafiskais simbols ir lotosa zieds, lotos, jā, kā, ko es arī stāstu katrā nodarbībā, piedošana, te kaut kas man aizgāja, ko es stāstu katrā nodarbībā, tātad katrai čakrai, katrai enerģētiskam centram ir savs simbols lotosa formā ar noteiktu skaitu ziedlapiņu, jā, un es arī šos te simboliku skaidroju. Tāpat kā katrai čakrai ir noteiktas īpašības, arī taro lielajiem arkāniem ir sava simbolika, ja, enerģētika, kas atbilst lūk katrai čakrai. Un mēs skatāmies šo te atbilstību katrā nodarbībā, un jāsaka, ka vienai čakrai var atbilst vairāki lielie arkāni, dažādās kombinācijās, dažādās izpratnēs, ja, un tātad mēs varam caur arkāniem paskatīties čakru stiprās puses un arī, protams, kaut kādas ēnas puses. Nu, es došu mazus piemērus, lai jūs saprastu, kādā veidā tad šī te čakrālā sistēma ir saistīta ar lielajiem arkāniem. Nu, piemēram, paņemsim pirmā ir sapnis čakra, jā, tātad, un te ir ļoti spēcīga saistība ar imperatoru un pasaules lielo arkānu, jā. Tātad pati čakra atbilst, jeb runā par mūsu stabilitāti, jā, par mūsu drošību, par mūsu iesakņošanos šajā materiālajā pasaulē. Un mēs zinām to, ka imperators arī ir par aizsardzību, par drošību, par stabilitāti, jā, par sakārtotību. Un savukārt pasaule ir tā, kas dod mums šo te dzīves pilnības karti, jā, kas līdzsvaro mūsu fiziskajā pasaulē, tad, kad mēs esam izgājuši visas mūsu mācības, jā, mēs nonākam līdz pasaulē, līdz nākošajam šim te līmenim. Lūk, otrā, kas ir sakrālā čakra, tātad, jā, kas ir emocijas, kas ir jūtas, kas ir sajūtas, ja, kas ir mūsu šīs te seksualitāte, ja, te mēs varam saistīt ar ļoti divām spēcīgām lieliem arkāniem, tas ir imperatori, ja, un fortūna. Nu, atkal, imperatoru mēs saprotam, ka tas ir mūsu mātes arhetips, ja. Mēs arī skatīsimies
nodarbībā šos te arhetipisko, ja, un tā kā čakra ir saistība ar seksualitāti, ar baudu, ar emocijām, ar radošumu, ja, tās ir visas imperators kārtas īpašības, ja, un šeit ir gan emocionālās saites, gan attiecības, gan kaisli, gan bauda, gan rūpes, jā, gan radošums. Jā. Tad mēs redzam, cik ļoti atbilst imperators kārts lūk šai otrai čakrai. Tāpat arī fortūna, un fortūna, ko fortūnas kārts mums māca pieņemt dzīves cikliskumu, jā, pieņemt plūstamību, pieņemt pārmaiņas, un tas noteikti atbilst otrai šeit ir čakrai. Nu, ja mēs skatāmies tātad trešo čakru, kas ir bāzes noslēdzošā čakra, ja saules pīnuma čakra, kas runā par personīgo spēku, par pašvērtību, par gribas spēku, ja, par ambīcijām. Un šeit mēs ļoti labi varam sasaistīt attiecīgi šos divus lielos arkānus, kas ir spēks un kas ir saule. Ja, kas abi divi pēc savas būtības simbolizē šo te kontroli, mērķtiecību, iekšējo spēku, drosmi, gribas spēku, ja, veiksmi, ja, kad mēs ejam uz mērķi un sasniedzam šo te mērķi. Tātad apbalvojums par drosmi. Nu, ceturtā čakra mums ir tāds tilta čakra. Tā ir sirds čakra, tilts starp bāzes čakrām, tātad starp materiālo pasauli un starp attiecīgi garīgajām čakrām, jeb garīgo izaugsmu pasauli. Un sirds čakra vienmēr pārstāvēs beznosacījumu mīlestību, līdzjūtību, līdzsvaru, taisnību. Un šeit mēs redzam, ka šī te ceturtā sirds čakra ir ļoti labi saistīta ar mīlniekiem, tad, kas ir attiecības, kas ir es dodu un es ņemu, jā, es veidoju attiecības ar sevi, ar pasauli, jā, un taisnīgumu. Un taisnīgums, kas ir šīs taisnīgums attiecībās, kas ir līdzsvars, kas ir harmonija arī, ja, kas ir, man pienākās pēc taisnības, ja, tātad, cik daudz es dodu, tik daudz es saņemu, un otrādīgi, ja, tātad šeit mēs skatāmies šos te garīgos aspektus. Piektā čakra mums ir kakla čakra, un kakla čakra saistīta ar cilvēka autentiskumu, ar izpausmi, ar talantiem, un visnotaļ ar cilvēku spēju komunicēt. Ja, komunicēt, kā arī šis ir patiesības centrs. Ko cilvēks runā, kā cilvēks izpaužās, kāds viņš ir patiesībā. Jā, un te mēs varam, protams, šeit arī ļoti daudz iet par tādām zināšanām, mācībām, kā cilvēks apgūst šīs te mācības, un šeit mēs redzam saistība ar ļoti divām spēcīgām kārtīm, kas ir mags un kas ir priesteris. Ja, tātad priesteris simbolizē mums komunikāciju, simbolizē mums tradīcijas, simbolizē mūsu mācības, bet attiecīgi mags to visu caur saviem talantiem, caur savām iespēju atklāšanām, ja, to visu nes, to patiesību nes šajā pasaulē. Protams, mēs katrai kārtī arī vienmēr paskatāmies ēnas pusi, un kā tas var ietekmēt šo te čakru. Sestā čakra mūsu trešās ači vai āģna, ja, mūsu trešā acs, kas ir enerģētiskais centrs, kas ir ļoti saistīts ar mūsu intuīciju, ar mūsu iztēli un garīgo skaidrību, un šeit mēs liekam klāt priesterieni, augstāko priesterieni un vientuļnieku. Jā, priesterieni, kas pārstāv šo iekšējo vadību, šo iekšējo skatu, šo intuīciju, šo viedumu, un savukārt vientuļnieks, jā, kas attēlo dziļās pārdomas, attēlo šo ieskatīšanos sevi, šajā sevis patiesībā, iešanu uz gaismu, jā, un, protams, arī to dziļo realitātes apzināšanos, ja, ko vientuļnieku kārts arī ļoti labi paskaidro. Nu, visbeidzot, mūsu kroņa čakra, mūsu septītā čakra, kas ir
saistība ar augstāko apziņu, ar garīgumu, ar dievišķo, gudrību, ar vienotību, par visumu. Ja? Un šeit mēs runājam par pastarās tiesas kārti un par zvaigžņu kārti, zvaigzne, ja? Zvaigzne, kas attiecīgi simbolizē gan šo te savu sapņu piepildījumu, savu garīgo attīstību, gan arī šos caur tiesu, pastaro tiesu, šo te atmodu, ja, izpratni un augstāko apziņu, ja, karmisko līdzsvaru, mēs par karmisko arī runājām daudz. Lūk, tādā veidā tātad šīs kārtas sasaistās ar mūsu 7 enerģētiskiem centriem. Katra čakra Katra čakra ir saistīta ar dzīves sfērām, ar iekšējiem arī mūsu orgāniem, orgānu sistēmām un nodarbībās mēs, ejot katrai čakrai cauri, to apskatām. Nu, lai jūs saprastu, kā tas notiek, tātad, piemēram, pirmā čakra, kas ir saknes čakra, kas ir izdzīvošana, stabilitāte, drošība, ja, sazemēšanās, tā ir piederība dzimtai, tā ir mūsu senči, un tas ir mūsu mugurkauls. Mugurkauls, apakšējās ekstremitātes, resnā zarna, virsnieres. Tātad, kā enerģija šajā bāzes čakrā var ietekmēt mūsu veselību, mūsu attiecīgās orgānus, attiecīgās sistēmas, ja, un mēs arī šeit runājam diezgan daudz par psihosomatiku. Jā, par psihosomatiku. Nu, otrā čakra sakrālā, tātad seksuālā enerģija, radošums, sievišķība, un šeit mums ir saistība ar reproduktīvo sistēmu, ar nierēm, ar urīna izvades sistēmu, ar zarnu sistēmu. Ja? Un sfēra, ja pirmajā čakrā sfēra ir tiešām, ko es teicu, ja, tad stabilitāte un drošība, tad šeit ir tas mūsu radošums, mūsu emocijas, ja, mūsu sievišķība, mūsu šīs te libido enerģija, dzīves enerģija, ja, ko mēs apskatām. Trešajā čakrā, saules pinuma čakrā, mēs runājam par pašvērtību, personīgo spēku, gribu. Jā, šeit ir mūsu nauda, arī šeit ir mūsu personīgais ego, un šī čakra ir saistīta ar mūsu gremošanas sistēmu. Gremošanas sistēma, kuņģis, aizkuņģis, aknas, šeit ir arī vielmaiņas apriti, ja spēja apritēt šos te uzturu. Un tā tad, protams, arī šeit mēs skatāmies kaut kādas psihosomatikas, kas var parādīties, ja čakra ir bloķēta. Anahatā sirds čakra ir attiecības ar sevi, ar pasauli. Ja? Un te, protams, tāpat kā jau čakras nosaukums ir sirds, tātad sirds asins vadu sistēma, ja, saistīta un imūnsistēma. Un šeit mēs ļoti runājam par to sfēru, kādā veidā tad mēs vispār pieņemam sevi, kādā veidā mēs spējam mīlēt sevi. Un, ja mēs to nespējam, mēs arī nespējam visu pārējo mīlēt. Ja? Tie ir runa par beznosacījumiem. Savukārt piektā čakra, kas ir kakla čakra, višutha, šeit ir mūsu autentiskums, jau teicu, komunikācijas prasmes, talanti, ja, robežas, viedokļi, un te saistībā ar ķermeni ir vairogdziedzers, pirmam kārtam balsene, plaušas, bronhi, ko mēs arī skatāmies. Trešās acu čakra, tā ir mūsu intuīcija, mūsu dzīves redzējums, mūsu sapratne, ja, mūsu zināšanas, arī gudrība, un te ir acis, ausis, tātad, un nervu sistēma. Ja, nervu sistēma, arī priekšējā pieres daļa. Ja, un, nu, visbeidzot, kroņa čakra, kas ir šī te apgarotība un absolūta apzinātība šeit un tagad. Ja. Te ir centrālā nervu sistēma un galvas smadzenes. Nu, parasti jau cilvēki saka, nu, ko tad es varu darīt, ja, lai tās čakras sev sakārtotu. Tad, lūk, nodarbībās es dodu, kā jau es teicu, ļoti visparastākos, visvienkāršākās idejas,
kā sākt uzlabot, jā, tās savas čakras, tātad strādājot ar sevi, ar dažādām tēmām, strādājot ar emocionālo un psiholoģisko kaut kādu bloku vai blokiem, jā, atveseļojot sevi gan emocionāli, gan fiziski, jā, trenējot apzinātību, dažādot skatījumu, jā, un katrā nodarbībā par konkrēto čakru parasti ir tādi idejas, kā uzlabot savu ēšanas racionu, jā, tātad pārtikas racionu ar dažādām krāsām, kas atbilst konkrētai čakrai. Noteikti vienmēr ir ieteikums no kādām metriskām eļļām, jā, ko var pielietot. Tad ir idejas, kādus dabīgos kristālus vai akmeņus var pielietot konkrētās čakras stiprināšanai. Jā. Tad mēs katrā nodarbībā skatāmies jantru, mantru un mudru. Tātad jantra ir šis te vizuālā maģiskā diagramma, ja tā var teikt. Šeit vairāk es runāju par simboliku, jā, kas var palīdzēt. Šeit es runāju vairāk, kur var izmantot šo te vizuālo attēlu un kā. Mantra, tātad šis te burvīgā svētā teksta skaņa, vibrācija, pirmskaņa, ja, kādas ir mantras katrai čakrai, kuras mēs varam vienkārši skandēt, ja, un tādā veidā vibrēt noteiktās frekvencēs. Mudras tā ir mūsu pirkstu joga, kā es saucu. Ja, tad ir ļoti daudz dažādu pirkstu novietojumu, kur mēs varam palīdzēt konkrētiem orgānu sistēmām, tātad atgūt savu enerģiju. Jā, līdz ar to atkal rādu, stāstu un piedāvāju. Nu, kā jau es teicu, katrā nodarbībā ir šīs praktiskās tādas darbības, ir dažādi izklājumi, jā, un tātad dodu iespēju pašiem mēģināt, jā, un pašiem izmēģināt, skatīties, komentēju, stāstu, ja liekam izklājumus, un katras nodarbības beigās ir arī tas saucamais kino treniņš par konkrētām tēmām, piedāvāju noskatīties vai iesaku noskatīties dažādas filmas. Ja? Un šodien arī piedāvāju noskatīties šo dokumentālo filmu Inner Worlds, Outer Worlds, tad iekšējā pasaule, ārējā pasaule. Fantastiska dokumentāla filma, apmēram uz 2 stundām, kurā arī ļoti, ļoti labi pastāsta par šo te čakrālo sistēmu kā tādu. Nu, mazliet par kursa saturu, tā tad ir 8 nodarbības kopsumā. Pirmajā nodarbībā mēs runājam, kas ir vispār šīs te čakrālā sistēma, ja, un kā tā saistīta ar lieliem arkāniem jau padziļināti, kā mēs to darījām tikko, bet es arī stāstu par cilvēku 7 ķermeņiem, ja, par brūno ķermeni, un, protams, ir jau arī noteikti uzreiz izklājumi, par kur mēs skatāmies un diagnosticējam, kādi tad ir iespējami, kā strādā mūsu čakras. Un, attiecīgi, no 2. līdz 8. nodarbībai mēs ejam cauri konkrētai tātad čakrai, saknes čakra, sakrālā, saules pinuma, sirds, kakla, 3. acs un kroņa čakra. Katrā nodarbībā mēs apskatāmies čakras atrašanos vietu, jā, tātad projekciju, orgānu un dzīves sfēras, par ko atbild konkrētā čakra, krāsa, kas ir šai čakrai, un arī stihija, kura pārvalda konkrēto čakru, tātad ir komentāri, ir stāstījums, ēdiens, kas palīdz aktivizēt šo čakru, dabīgie minerāli, ēteriskās eļļas, skatāmies bloķējošās emocijas. Jā, tātad katrai čakrai ir savas izteiktas bloķējošās emocijas, kas vai nu bloķē, vai nu atkal rada tādu pārplūdi pa daudz, ja, pa daudz enerģijas čakrā, kas arī nāk
tikai par sliktu cilvēku ķermenim. Un katrā nodarbībā ir tātad vai nu praktiskais uzdevums, vai nu mini meditācija, vai nu dažādas afirmācijas, praktiskās tehnikas, izklājumi, jā, tātad, ko es dodu, ar ko var strādāt, nu, starp nodarbībām, jā, ja ir vēlme, ļoti vienkārši izpildām, neprasa nekādus absolūtus ieguldījumus, jā, katrs to var izdarīt, ja ir vēlme to darīt. Nu, un katrā nodarbībā tā tad tiek apskatīts čakras saistība ar konkrētu lielo arkānu, ja, arkāna stiprās vājās puses, ja, kas palīdz aktivizēt šo čakru, un, protams, arī, kā jau es minēju, izklājumi. Nu, lūk tā kā aicinu uz kursu. Kurs nu, ir liederīgs. Var noteikti manā mājaslapā palasīt atsauksmes par šo kursu, jā, un pieteikties var tātad vai nu manā mājaslapā iztaisnos pārnus, tur sadaļā pieteikumiem, jā, vai nu rakstīt man privāti uz e-pastu žanete@inbox.lv, vai nu WhatsAppā rakstīt, tātad jūs redzat arī uz ekrāna WhatsApp numuru, var droši rakstīt. Tātad, tad, kad kursam piesakās, es sūtu visu informāciju gan par maksāšanu, gan par iespējām, varbūt maksājumu dalīt dažādās daļās, lai to visu var sarunāt. Sūtu noteiktos datumus, kurās ir paredzēts lūk šī te noteiktā nodarbība. Nodarbības notiek online, Zoom platformā. Jā, un tiek izveidota WhatsApp grupa, jā, kurā var operatīvi sazināties savā starpā un ar mani, protams. Tā kā gaidu, mīļi aicināti, un tiekamies kursā. Paldies!